Kristus ir augšām cēlies. Mīļie draugi, sveicināti šai kārtējai otrdiena, nu jau 11. Mēs tagad atkal piesauksim 13 reizes svēto Antoniju, mūsu mīļo svēto, kas mums māca mīlēt evaņģēliju. Daudzi viņu saistā ar brīnumiem, kādus viņš ir darījis savā dzīvē. Daudzi pazīst svēto Antoniju kā lielo brīnumu darītāju, bet svētais Antonijs vispirms ir Dieva vārda sludinātājs. Tieši tāds viņš ir bijis godināts savas dzīves laikā, tieši tāpēc svētais Francisks vēlējās, lai viņš paliek arī Padujā tieši kā sludinātais, kā nenogurstošs Dieva vārda skaidrotājs. Un šodien mēs pievērsīsimies tieši tādam aspektam viņa sludināšana, kas ir taisnīgums. Taisnīgums, kas ir tikums, taisnīgums, kas nāk no Dieva. Un šodien mēs arī iepazīsim kādu ticības liecinieku, svētīgo mocekli par taisnīgumu, kas ir itāļu svētīgais, precīzi Sicīlijas svētīgais Rosario Livatino. Un, mīļie draugi, tagad ar krustazīmi uzsāksim lūkšanas un tad iepazīsim šīs nedēļas cerības liecinieku. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Mīļotie brāļi un māsas, uzticēsim mūsu lūgumus Jēzum, lai viņš ar svētā Antonija aizbildniecību izlietu pār mums savu žēlastību. Kungs, kas svēto Antoniju esi padarījis par evaņģēlija apostuli, dāvā mums ar viņa aizbildniecību stipru un pazemīgu ticību un dari, lai mūsu dzīve saskan ar ticību, ko apliecinām. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Visvarenais Dievs, kas svēto Antoniju esi padarījis par miera un brālīgas mīlestības celtnieku, uzlūko vārdarbības un kara upurus un dod, lai šajā nemierīgajā un spriedzes pilnajā pasaulē mēs būtu drosmīgi nevardarbības, cilvēces attīstības un miera liecinieki. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Dievs, kas svētajam Antonijam dāvēja dziedināšanas un brīnumu dāvanu, dāvā mums dvēseles un miesas veselību, dāvā mieru un mierinājumu tiem, kas uzticas mūsu lūgšanām, un dari mūs pieejamus kalpošanai slīmajiem, vēcajiem un nelēmīgajiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, kas svēto Antoniju esi padarījis par nenogurstošu evaņģēlija sludinātāju uz cilvēku ceļiem, sargā savā tēvišķajā žēlastībā ceļotājus, bēgļus un emigrantus, pasargā viņus no visām briesmām un vadi viņu soļus pa miera ceļu. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Visvarenais Dievs, kas svētajam Antonijam esi dāvējis atkal savienot pat no miesas atrautus locekļus, apvieno visus kristiešus savā baznīcā, kas ir viena un svētā, un liec viņam dzīvot vienotības noslēpumā, lai viņi būtu viena sirds un viena dvēsele. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs Jēzu, kas svēto Antoniju esi padarījis par lielu garīgās dzīves skolotāju, dari, lai mēs atjaunotu savu dzīvi saskaņā ar evaņģēliju un svētlaimes mācību un darītu mūs par garīgās dzīves veicinātajiem saviem brāļiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.
Ak, Jēzu, kas svētajam Antonijam dāvāja nesalīdzināmo žēlastību turēt tevi kā bērnu savās rokās, svētī mūsu bērnus, lai viņi aug labi un veseli un dzīvo svētajā dievbībā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen! Ak, žēlsirdīgais Jēzu, kas svētajam Antonijam dāvāja gudrību un dāvanas, lai viņš ar sludināšanu un svēto kalpošanu vadītu dvēseles uz svētumu. Dāvā, lai mēs ar pazemību un ticību tuvotos izlīgšanas sakramentam, lielie tavas mīlestības dāvanai pret mums. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, mūžīgi mūžos. Āmen! Ak, svētais gars, kas svētajā Antonijā esi dāvājis baznīcai un pasaulē izcilu svētās mācības skolotāju, dari, lai visi, kas kalpo plašsaziņas līdzekļos, saistu savu lielo atbildību un kalpotu patiesībai mīlestībā un cieņa pret cilvēka personību. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen! Kungs, kas esi pļaujas kungs, ar svētā Antonija aizbildniecību sūti savā laukā daudzus cienīgus konsekrētos un priesterus, piepildi viņus ar savu mīlestību, dedzību un augstsirdību. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen! Ak, Jēzu, kas esi aicinājis pāvestu būt par visu ganu, augsto priesterim un patiesības Ak, Jēzu, kas esi aicinājis pāvestu būt par visu ganu, augsto priesteri un patiesības un miera sludinātāju, ar svētā Antonija aizbildniecību atbalsti un mierini svēto tēvu Leonu viņam uzticētajā misijā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen! Ak, Dievs trīsvienība, kas svētajam Antonijam dāvāja žēlastību iepazīt, mīlēt un godināt jaunavu Mariju, Jēzus māti un mūsu māti, dāvā, lai mēs vienmēr droši tuvojamies viņas mātišķajai sirdī, lai labāk kalpotu, mīlētu un godinātu tevi, kas esi mīlestība. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen! Kungs, kas svētajam Antonijam ļāvi mierīgā garā doties pretī savai māsai nāvei, vērs mūsu dzīvi pie tevis, mierini mirstošos, dāvā mūžīgo mieru mūsu mirušo brāļu un māsu dvēselēm, uzņem pāvestu Francisku tavu svēto sadraudzībā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen! Mīļie draugi, tagad iepazīsim kādu neparastu mocekli. Mēs parasti moceklību saistam ar moceklību tiešā veidā par ticību. Proti, baznīca arī izšķir tādu jēdzienu, kas ir odium fidei, proti naids pret ticību. Nepietiek būt vienkārši politiski represētam, bet jābūt represētam tieši par reliģisko ticību. Nevienkārši par humanistiskiem ideāliem, bet tiešā veida Dieva, Jēzus, baznīcas dēļ. Un šodien mēs iepazīsim kādu svētīgo, kas ir kļuvis par mafijas upuri, bet kurā dzīvē atklājas to, ka viņa kā tiesneša rīcība bija balstīta un izrietēja tieši no viņa ticības. Un, mīļie draugi, tagad es aicinu jūs iepazīt Rosario Livatino, kas ir
nesen kanonizēts, beatificēts svētais Itālijā. Un mēs ar viņa dzīvi varam saistīt arī Bībeles vārdus. Tāpēc tagad uzklausīsim vispirms izvilkumu no atkārtotā likuma grāmatas. Visās vietās, ko Kungs tavs Dievs tev devis, kur tu mīti, iecēl pār savām ciltīm tiesnešus un virsniekus, lai tie tiesā tautu ar taisnu tiesu, nesagrozi tiesu, nerīkojas kādam par labu un neņem kukuli, jo kukulis gudrā acis padara āklas un sagroza taisnā runu, taisnību. Taisnību meklē, lai tu dzīvotu un iemantotu to zemi, ko Kungs tavs Dievs tev dod. Šodienas liecinieks ir Rosario Livatino, un redzam, ka viņa mūžs bija visai īs. Viņš nodzīvoja vien 38 gadus, taču neskatoties uz visai īsu mūžu un relatīvu jaunību, Rosario bija sasniedzis varonīgo ticību. Un tagad iepazīsim īsajos vilcienos viņa dzīvi. Viņš bija dzimis 52. gadā Kanikati pilsēta, kas ir Agrigento province Sicīlijā, un iestājās Palermo Universitātes juridiskajā fakultātē. 75. gadā viņš ieguva augstāko izglītību ar izcelību, un jau no jaunības viņš piedalījās katoļu rīcības kustībā. Proti, katoļu rīcība, tā es mēģināju pārtulkot Azione Cattolica kustību, kas saistās sevišķi ar Vatikāna otrā koncila ideālu iemiesošanu dzīvē, iesaistot visus ticīgos liecināšanā par to, ka evaņģēlijs ir patiesa, par to, ka baznīcas mācība ir patiesa. Tātad, neatraujot laicīgos pienākumus no kristīga pienākuma liecināt par Dievu. Un viņš tātad bija iesaistījies katoļu rīcības kustība un bija regulārs savas draudzes apmeklētājs. Viņš arī iesaistījās draudzes dzīvē ne tikai ar savām lūkšanām, bet viņš arī palīdzēja citiem draudzes locekļiem, sniedzot viņiem bezmaksas juridiskas konsultācijas. Viņš arī piedalījās draudzes pastorālē, sniedzot ieguldījumu laulību kursu sagatavošanā, jo vajag arī tos, kas gatavojas laulāties, arī sagatavot tiem tiesiskiem pienākumiem, kas saistas ar laulāto dzīvi. Un viņš tātad ļoti cieši bija saistīts ar vietoju draudzi, un viņš arī dodoties katru dienu Agrigento prokuratūrā, viņš arī vienmēr apstājās pie tuvējās Svētā Jāzepa baznīcas, lai kaut uz brīdi ietu un apmeklētu kapelā vissvētāko sakramentu. Un Rosario Livatino arī, kā visi viņa vienaudži, viņš gribēja veidot ģimeni. Ir liecības, ka viņš meklēja nākamo sievu, bet tomēr neaprecējās. Pēc universitātes Rosario sāk strādāt prokuratūrā, bet ātri viņš izvēlās pildīt tieši tiesneša pienākumus. Un viņš sāk strādāt Agrigento tiesā. Viņš strādā tik cītīgi, un viņa darbs pat tiek ievērots visā Itālijā, kā viņu arī atzina kā vienu no labākiem tiesnešiem tieši krimināla lietās augstāka tieslietu padome. Bet interesanti, ka pieaugot sava tiesneša karjerā, Rosario arī pieauga savā ticībā. Un pieaugušā vecumā, 35 gadu
vecumā viņš pieņem iestiprināšanas sakramentu. Un šeit, mīļie draugi, es gribētu dot tādu kā pastorālo piezīmi, kā priesteris, kā varbūt mums tā liekas, ka iestiprināšanas sakraments parasti seko bērnu jauniešu pirmajai komunijai. Ja kāds ir pieaudzis un to nav saņēmis, tad tas nav vajadzīgs. Tā nav. Iestiprināšanas sakraments pieder pie kristīgas iniciācijas sakramentiem. Tie ir 3 – kristība, svētā komunija un iestiprināšana. Un iestiprināšana tieši saistās ciešā veidā ar kristību, tā noslēdz kristības sakramenta saņemšanu. Un tātad jebkuram kristietim ir jāsaņem iestiprināšanas sakraments. Katram katolim tas ir vajadzīgs, jo tas noslēdz kristību, tas uzliek to svētā gara dāvanu zīmogu mūsu dvēseli, nedzēšamais sakramenta zīmogs, kas mūs pārveido un kas ir vajadzīgs mūsu pestīšanai. Tātad nekautrējieties, tā ir, ka, ja kāds varbūt pieaugušā vecumā vēl nav iestiprināts, tas ir iespējams izdarīt un tikai jāvēršas savā draudzē pie prāvesta, pie saviem priesteriem, un tad arī jājautā, kā tas izdarāms. Nekas nav grūts, bet Dieva žēlastības mērs ir liels, tāpēc iedrošinu jūs, ja tāda ir jūsu situācija, nekautrēties, arī atvērties šai Dieva žēlastībai. Tagad pievērsīsimies tālāk mūsu šīs dienas ticības liecinieka dzīvei, kurš mums parāda, ka jau pieauguša vecuma viņš vēlējās saņemt iestiprināšanas sakramentu un to saņēma savā draudzē, jo tas saistījās ar pienākumiem, kur viņš pildīja, jo viņam kā tiesnesim uzticēja tieši krimināla lietas, kas saisties ar mafijas darbību. Un te man, mīļie draugi, jāsaka mani tādi novērojumi, ja, no dzīves, kā mēs mūsu reģiona Ziemeļvalstīs neapzināmies īsti, kas ir mafija Itālijā. Ja. Mēs zinām, ka ir mafija, ja, ka Itālija, jāsaka arī varbūt taisnīgi tā saka, ka ir mafijas dzimtene, ja tieši šeit radās šie klani, proti tādas kā paralēlas pārvaldes sistēmas, paralēlas valsts struktūrām, bet kas nemaz nelīdzinās valstī, ja, jo valsti vada viens likums un viena taisnība. Ja. Bet mafijai ir korupcijas mērķi, ja. Tā dzīvo tikai savam labumam, tas locekļu labumam un tāpat varbūt pat tas bosa labumam. Ja? Jo mafija padara cilvēku dzīvi Itālijā neciešamu. Padarīja, jāsaka, mafija tagad ļoti stipri apkaru, bet aizvien cīņa vēl nav galā. Un tāds tikai kā piemērs, ja? Mafija padara cilvēkus, veselos ciematus, veselas pilsētas par saviem vergiem. Piemēram, cilvēkiem liedzot piekļuvim 70. gados ūdenim, ja? Sabojājot kanalizācijas sistēmu, sabojājot ūdens pārvadus, ja? Lai cilvēki kļūst atkarīgi no mafijas palīdzības. Ja? Vai, piemēram, sabotējot atkritumu izvešanu, ja? Pārņemot atkritumu pārstrādes uzņēmumus un paceļot tarifus tik tālu, ka cilvēkiem nav iespējams vairs izvest atkritumus un pilsētas piepildas ar atkritumu. Ja. Lūk, te ir tik dažādi piemēri, bet tie briesmīgākie, protams, gadījumi ir saistīti ar to, ka mafija tieši nodarbojas ar narkotrafiku. Ja? Un narkotrafika šai briesmīgai rūpala viņi iesaista bērnus, pusauģus. Un tad cilvēki tiek ieļaunoti, cilvēki tiek iesaistīti kriminālajās lietās un liekas, ka izējas tam nav. Bet Itālijas valsts pēckara gados nostājoties uz kājām,
tiešām sāka dzīt karu pret mafiju. Un arī baznīca, redzot šo ļaunumu, kādu mafija nodara cilvēkiem, un to ļaunumu, ar kādu tā arī pārkāp tuvāk mīlestības baušļus, ja, kā tā ir pilnīga pretrunā ar evaņģēliju, arī sāk pacelt balsi, un Jāņa Pāvila II laikos arī baznīca nostājas pret mafiju atklāti. Un Jānis Pāvils II apmeklējot Sicīliju, arī tai milzīgai laukuma, kur viņš svinēja misi ar tūkstošiem ticīgo, viņš paceltā balsi sauca: atgriezieties, pārstājiet barot mafiju, pārstājiet būt par mafijas locekļiem, iziet ārā no šiem nāves apskāvieniem, kas ir mafija. Viņš tieši runāja par ļaunuma struktūram. Ja, un viņš teica, ka ļaunuma nāves struktūri, tie arī ir mafijas klāni. Un mafija pat atriebās pāvestam, un Romā 90. gados notika 2 sprādzieni. Ja? 2 mašīnas bija uzspridzinātas pie Romas baznīca, viena tieši pie pāvesta katedrāles, Laterāna katedrāles. Un tā bija mafijas atriebība. Ja? Tad mēs redzam, ka pat pāvestu tie mēģināja iebiedēt. Un tātad, es domāju, šis paskaidrojums mums ļauj aptvērt šīs šausmas, cik šaušalīga ir mafijas realitāte Itālijā. Es ļoti gribu teikt, bija. Ja? Bet par to šeit nejoko. Ja mēs varbūt tā liekas vieglprātīgi, varam tā pasmieties, pasmaidīt, kaut kādu joku, ja, izmest par mafiju, tad itāļi nesmaida, kad dzird šo vārdu. Visi paliek piesardzīgi, visi paliek trauksmaini. Ja. Es vairāk kārt esmu ar to saskaries, ja, ka smaidi no sejām pazūd, kad piemin mafijas vārdu. Tad lūk, cik briesmīga ir šī realitāte. Un tiesnesis Rozārio bija iesaistīts cīņa ar mafiju. Cīņa, kas ir taisnīga cīņa. Taisnīguma vārda par labu cilvēkiem. Un tieši, kad viņš darbojas kā tiesnesis iesaistīts cīņā ar mafiju, Sicīlijā sākās mafiju kāri. Radās jauns klāns, tas augtais Tideri klāns, kas nostājas pret Cosa Nostru, slaveno un gandrīz visaptverošu Sicīlijas mafijas klānu. Un interesanti, kā vēlāk apcietināts Cosa Nostras viens no bossiem, Giuseppe Di Caro, dzīvoja te pašā namā, kur dzīvoja arī svētīgais Rozārio. Un kad Giuseppe Di Caro tika apcietināts, viņa arī biedri tika apcietināti, tad atklājas, ka Giuseppe Di Caro, kas bija pasūtījis Rozārio slepkavību, viņu ienīda tieši par viņa ticību. Viņš viņu sauca par svētuli, ja, Sant'Occhio, ja, itāliski. Tad to varētu, ja, tā kā svētulis pārtulkot, proti nicināja viņu par viņa ticību. Un, jā, vēlāk arī atklājas, ka Rozārio taisnīguma izjūšana izrietē tieši no viņa ticības. Un viņam notika uzbrukums, ļoti nežēlīgs uz ceļa, agri no rīta, kad viņš devās darbā. Viņu satvēra killeri, ja, ar šaujam ieročiem, sākot šaut, kad viņš vēl bija pie stūres tieši sejā. Viņš apstādināja mašīnu uz tukšas šosejas, mēģināja bēgt, bet aizķērās aiz barjeriem un tā viņu nogalināja. Turpat nežēlīgi nošaujot. Un iepazīstot Rozārio dzīvi, man bija iespēja arī noklausīties kādu neparastu interviju, ka tad, kad viņu nošāva, iztālēm brauca viens cilvēks, kas visu redzēja iztālē.
Un viņš bija tas pirmais, kas pēc tam piebrauc un redzēja Rozārio nogalinātu, un kurš arī uzreiz paziņoja par to policijai. Un viņam, kā pirmajam visā notikušā lieciniekam, arī bija pēdiņas jānomirst. Proti, viņam bija jāpazūd, un viņam bija jābēguļo, viņam bija jāmaina dzīves vieta, un viņam bija jāsarauj saikne ar visiem, pat ar savu ģimeni, ar vistuvākiem ģimenes locekļiem. Un Itālijas valsts viņam mainīja dokumentus, viņam palīdzēja mainīt pilnīgi izskatu, un viņš tagad dzīvo pilnīgi nošķirtu dzīvi. Viņam paņēma interviju, mainot viņa balsi, pilnīgi aizklājot viņa seju, un viņš stāstīja, ka pat vienreiz bija saticis savu māsu lielveikalā, un viņam bija jātelo, ka viņš viņu nepazīst. Lūk, kāda sāpe un kādas ir bailes no mafijas atriebības, cik viss ir nopietni. Un viņš tā arī teica, ka es nomiru kopā ar Rozārio, bet es zinu, ka šī cīņa ir vajadzīga un šis upuris ir vajadzīgs. Tātad Rozārio tiek nežēlīgi nogalināts, bet tiek nogalināts ne tikai tāpēc, ka viņš bija tiesnesis, bet arī tāpēc, ka Varmakā bija naida pret ticību vadīts. Un vēlāk, pētot viņa dzīvi, atklājas, ka Rozārio arī to sauc teoloģija, bija saņēmis šo moceklības žēlastību. Vēlāk, pētot viņa rakstus, atklājās, ka viņš mēdza parakstīties ar vārdiem subtutela Dei. Viņš mēdza rakstīt savā dienas grāmatā bieži šos 3 burtus STD, vai arī uz kādiem dokumentiem, kuru viņš aizpildīja melnrakstos. Viņš rakstīja šos burtus subtutela Dei, proti no latīņu valodas Dieva aizsardzība, jeb zem Dieva aizsardzības, ja tā varētu teikt, ka mēs latgaliski sakam, zem tava patvēruma. Ja. Tātad atklājas viņa liela ticība, un sākumā pāvests Jānis Pāvils II viņu nosauca par mocekli par taisnīgumu un netiešā veidā par ticību, bet vēlāk, pētot viņa dzīvi un saņemot daudzas liecības par viņa palīdzību no debesīm, tas, ko sauc par žēlastību slavu, Svētais tēvs Francisks bija atzinis viņa moceklību. Tātad, ka viņš tika nogalināts tieši naida uz ticību dēļ, un ka viņam bija dota arī šī moceklības žēlastība. Mīļie draugi, lūk, šis ir mūsu šīs reizes ticības liecinieks. Atradu kādu arī citātu no viņa pierakstiem, mani tas ļoti uzrunāja. Kad nomirsim, neviens mums neprasīs, cik ļoti bijām ticīgi, bet cik bijām uzticami. Man liekas, arī ikvienam no mums šie vārdi varētu kaut ko nozīmēt. Un mēs, uzlūkojuši šo dzīvi, varam pārdomāt tieši Dieva taisnīgumu. Ja? Jo mums ir jāsaprot, ka Dieva taisnīgums izriet no Dieva žēlsirdības. Un Dieva taisnīgums tā nav moralizēšana. Dieva taisnīgums nav tas, kas uzreiz prasa no cilvēka pilnīgu rīcību, kas uzreiz saka, dari tā un ne savādāk. Bet Dieva taisnīgums ir vispirms viņa lūk šī ticamība, Dieva uzticība viņa noslēgtai ar cilvēkiem derībai. Ja? Tātad Dieva taisnīgums izriet no šīs Dieva mīlestības, kas ir uzticama un kas vēlas arī šo uzticību tai. Un kas atmodina cilvēku sirdsapziņa
šo svēto bijību pret Dieva mīlestību. Un svētā bijība tātad ir šī pateicība, šī apņemšanās dzīvot labu dzīvi saskaņā ar šo Dieva derību, kas pieņem šo atgriešanos nevis kā baiļu vadīti, bet kā mīlestību smudināti cilvēki. Lūk, tas ir tas Dieva taisnīgums, kas cilvēkam pārmet viņa grēku ne tāpēc, lai viņu iznīcinātu cilvēku, lai viņam darītu pāri, bet lai parādītu to, ka mīlestība, Dieva mīlestība cieš redzot cilvēka grēku, un ka tas tieši, kas ir cilvēka labums, ir dzīvot taisnīgu dzīvi, ka grēks, korupcija ir puvums cilvēka dvēsele un nenes nekā laba tam. Tā ir iznīcība vispirms cilvēkam. Un, mīļie draugi, mēs varam arī pārdomāt, uzdodot sev šādus jautājumus, vai es patiesi ticu, ka Dieva taisnīgums pirmkārt ir mīlestības derība. Vai tātad es saskatu, ka taisnīgums ļoti, ļoti saistas ar šo Dieva mīlestības dāvanu cilvēkiem. Un vai es atceros kunga vaigu ik reizi, kad satieku savus brāļus? Es domāju, sevišķi tos, kuriem mēs novēlētu atgriešanos, kuriem mēs gribētu, lai viņi rīkojas labāk. Bet vai es atceros, ka viņu taisnīgums var rasties tikai tad, kad viņi ieraudzīs arī to, ka ir atgriešanās iespēja, ka ir žēlsirdīgais Dievs, un ka viņu grēks dara ļaunu, bet dara ļaunu arī vispirms viņu dvēselēm un tuvāko dvēselēm. Un jautājums trešais būtu arī, vai es būtu gatavs upurēt sevi, ja būtu nepieciešams cīnīties pret acīm redzamu netaisnību. Tas ir tāds jautājums, kur uzdodot sev, mēs varbūt neesam aicināti uzreiz tā teikt, jā, bet vai tas nav tas skaistais mērķis, kas var paplašināt mūsu sirdi, varbūt arī kādreiz var nākties ciest par taisnīgumu. Un varbūt mums būtu jālūdz sev tāda žēlastība, lai mēs būtu drošsirdīgi, lai šis arī svētā gara stipruma dāvanas spēks mūsos darbotos un mūsos darītu par stipriem un nelokamiem. Un, ja draugi, tagad noslēgsim ar lūgšanu Dievam, un tad arī mēs arī uzticēsim sevi arī svētīga Rosario Livatino debesu aizbildniecībai. Dievs patiesā taisnīguma, patiesības un žēlsirdības avots. Modini manī apņemšanos dzīvot, meklējot labu maniem brāļiem un man pašam, nekad neļaujot novirzīt mani no ceļa aizspriedumiem un egoistiskai attieksmei. Kungs, dod man iespēju ikdienas praktizēt taisnīgumu, lai es vienmēr atrodu savu dziļāko motivāciju un spēku tevī, lai es kļūtu beznosacījumu mīlestības dāvana maniem brāļiem. Āmen. Dargais svētais Antonij, kas taisnīgumu uz Dievu un cilvēkiem padarīja par evaņģēlijas sludināšanas pamatu, palīdzi man ikdienas grūtajā atgriešanās ceļā, lai atsakoties no grēka un pretojoties ļaunajiem tumsas spēkiem, es varētu būt tā atspulgs, kas prasīs man atskaitīties par manu uzticību tam, kas labs un patiess. Āmen. Mīļie draugi, paldies jums par šo kopīgo lūgšanu. Gribu jums pateikt, noslēdzot šīs otrdienas video, kā nākamo video ierakstīšu tieši Padujā, došos tur pavisam jau drīz, lai jums no turienes, no svētā pilsētas ierakstītu video, lai jūs iepriecinātu un lai aizvestu arī uz Paduju jūsu lūgšanas. Un tāpēc lūdzu, ne tikai uzlieciet laiku šim video, ne tikai pierakstieties šīm kanālam, bet rakstiet apakša komentāros jūsu lūgšanu nodomus
svētajiem Antoniem un apsolu par jums lūgties pie svētā Antonija nākamu otrdien. Un, mīļie draugi, uzticēsim viņam visas mūsu bēdas un raizes, lai viņš tās visas aiznes pie jaunavas Mārijas un viņas mīļā dēla Jēzus. Lūksim no trīsvienīgā Dieva, svētā gara, taisnīguma dāvanu, lai tā aizvien mūsos darbojas, lai mēs ar svētīga Rozārio aizbildniecību un viņa arī dzīves liecības stiprināti arī esam šīs cerības liecinieki, kas cer uz to, ka patiess miers un taisnīgums ir iespējami. Tagad došu svētību jums visiem ar svētā Antonija aizbildniecību. Dievs kungs, lai ir ar jums, lai svētī jūs visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gārs. Āmen! Līdz nākamajai otrdienai!